Tā ir mana laiva. Tā kā kurš Latvijā nezina, ka tā ir mana laiva, tā kā es atvainojos. Nu, laiks sev, ko tas nozīmē? Nu, tad, kad cilvēks sāk rīkoties šādi kā roboti, tad es esmu pret sistēmu. Neviens nevar izdarīt kaut ko, lai tu izmainītos. Tev pašam ir jāizmainās. Jūs zināt, kāpēc ir tas teiciens atdot galus? Skaties, tu pēc cilvēka dizaina esi vientuļnieks, ja? Un ļoti daudz cilvēki sociumā tā kā baidās no vārda vientulība, ja? Un būt vienam, ja? Būt bez apkārtējiem cilvēkiem, ja? Un ko priekš tevis tas vispār nozīmē, ja? Un varbūt kādi ir tieši tādi vientulības labumi, bonusi, dāvanas, ko tu esi vispār atklājis, ja? Jo daži cilvēki tā kā no tā izvairās. Pirmkārt, ja es neesmu tātad okeānā, man nav piekļuve internetam. Tas ir baigais bonus īstenībā. Protams, man tur būtu vieglāk apstīties vēja prognozi, tur, sazināties ar ģimenēm un tā, bet draugiem. Bet tas, ka tev nav visu laiku piekļuve tam, ko mēs tur pārfiltrējam ikdienā, tad vienkārši dabiski tu tā kā paliec, manā gadījumā ir tāda sajūta, ka es tā kā tīrāks palieku. Ka tu nepārfiltrē visus tos gigabaitus, ko mēs ikdienā pārskrolējam. Jo man ir tā, es daudz lietoju internetu, ka esmu sauszemes, un tas ir tāds, tur, man liekas, arī viens jautājums, vai es varu apturēt sevi? Nē, baigi nē. Vai man vieglāk ir tad, kad man vienkārši nav par to jādomā. Man nav piekļuvas, man nav internets, līdz ar ko tur arī tātad, ja mēs par tādu vientulības vai... Bet tu tur arī bez cilvēkiem esi, ja? Kāds ir labums no tā, ka tu neesi ar cilvēkiem? Tomēr 8-5 mēneši tur, kamēr tu peldi līdz tai salai, airē. Jā, man ir it kā okei arī vienam. Es nezinu, vai to var nolasīt no tā bodygrafa, bet man ir es jūtos ļoti okei ar sevi vienatnē. Man ir bijis tā, ka tad es klausos tās grāmatas, man ir par ko domāt. Ja es gribu, es varu izslēgt, es varu neko nedomāt. Tā bieži nesanāk, bet sanāk šad un tad. Vai arī, piemēram, man bija Indijas okeānā tā, ka man telefons nosprāga, es nevarēju ne klausīties, ne grāmatas, ne podcasts, man liekas, 1,5 vai 2 mēneši. Vispār nebija nekāds saturs, bet tad jau mans prāts bija tā nomierinājies, ka viņš bija gatavs arī nepatērēt nekādu saturu ikdienā. Tas ir tas, ka mēs it kā gribam dot viņam kaut ko, vēl sagramot. Bet es varēju mierīgi, tā kā izbaudīt to, kas man ir tur, kas ir okeānā. Tas ir apkārt skaistums, putni, delfīni, vaļi, bruņurupuči. Un esot piedzīvojumā, tas mani uzlādē. Tas ir tā kā... Fiziski, tu esi noguris, bet emocionāli es tuvojos savam mērķim, es pietuvojos, es daru katru dienu kaut ko tādu, kas mani pietuvo savam mērķim. Fantastiski. Līdz ar ko tas ir mans bonus. Brīvības augstākā cena, ir vientulība kaut kādā ziņā, bet es to atsakos kaut kādā veidā saredzēt kā problēmu. Ok, labi, bet varbūt tas ir tāds sapīsies kopā ar nākošo jautājumu. Arī pēc tā tava bodygrafa, tās kartas, tu esi vienkārši dzimis totāla balta vārna, Black Sheep, kas ir atšķirīgs, kurš ir pilnīgi iet pret kaut kādiem standartiem, kaut kādām sociuma normām, plus tu esi vēl vientuļnieks, tā ir atkal cita īpašība, Un tomēr tas sociums, viņš ir ļoti spiedīgs, Skaidrs, viņa nav okeānā, bet tomēr, kad tu atbrauc vai pirms tam, kā vispār, tev netraucē, ka tev tur neprasa kāds tur, kad apprecēsies, kad būs bērni, kas ir kā tev, cik tur gadi, kas tas pa darbu tev tādu. Kā tu vispār, reaģē uz to apkārtējo sociuma trokšņiem, bet varbūt tagad tu jau pat esi iemācījies, bet kas bija varbūt pirms 3, 4, 5 gadiem, kā tu ar to vispār sadzīvojat? Kā spēja pretoties? Man jau liekas, ka tas ir kaut kad, jau skolas laikā, kad
vienkārši tā kā, tad man tiešām bija tāda vilkme pat kaut kādā veidā atšķirties, un tad tas bija vairāk tā kā vizuāli, tur, nezinu, man bija sarkani mati, man bija melni mati, tad man bija izbalinājumi, man bija blondas dredas, tad, tā kā kaut kā vizuāli, man bija tur jāatšķirās, tas ir tāds, nezinu, teenager, vismaz tāds laiks, man liekas, ka tas, nezinu, gāju skolu tādā oranžā tādā kombinzonā tādā, jā. Teica, jā. Man likās, tā kā, nezinu, tad man vajadzēja, tad man likās, ka tā ir kaut kāda tur, nezinu, provokācija vai kaut kas tāds, un tas, kā tu saki, tur iešana pret sistēmu vai kaut kā tā, nevienmēr sistēmas ir sliktas, bet ja cilvēks, tā kā reaģē vai, rīkojās kā sistēma, tad gan ir muļķīgi, teiksim, kā robots, tur, es nezinu, vienu piemēru iedošu, uzreiz izstāstīšu, piemēram, tagad, es nezinu, vai jūs zināt, kas ir ievadmuita, bet tas ir, kad preces jūs, piemēram, ievadat Latvijā, jums ir jāmaksā ievadmuita, bet ja tas ir, piemēram, es laivu aizsūtīju uz Namībiju, un tagad pēc 8 gadiem viņa atgriežas Latvijā. Tā ir mana laiva. Tā kā kurš Latvijā nezina, ka tā ir mana laiva, tā kā es atvainojos. Un tagad tas muitnieks sēž, pēc likuma 3 gadi, tā kā pa 3 gadiem tad jāatnāk apakaļ tai prece. Es saku, bet tā kā likumā ir rakstīts arī un citi neparedzēti gadījumi vai kaut kas tāds. Nē, tā jau nevarēs, jā. Tā kā būs jāmaksā ievadmuitiņa, tā kā, tā ir mana laiva, tā kā kāpēc? Tas ir šī te sistēma, un kad cilvēks rīkojās kā kaut kāds robots, viņš taču varētu pateikt, jā, es saprotu, jā, es izprotu, nezinu, man jāaiziet kaut kādam priekšniekam, jāpaprasa, lai viņš tur uzliek kaut kādu novīzējumu vai kaut kas tāds. Tad, kad cilvēks sāk rīkoties šādi kā roboti, tad es esmu pret sistēmu. Mans deklarants zvana, viņš man šito stāsta, un tur es tāds, visu tūlīt vienkārši pie ministra aiziešu vai tur nezinu kur, un viņš tā, pirms mēs sākam tādu pilna mēroga karu, pret visiem, tas ievadmuita, tātad, es jau arī nebiju stulbs, kad deklarēju šo laivu ārā no Latvijas, paredzot to, ka mūsu valstī varētu būt, es negribu tā kā nolikt valstī, bet kad mums ir šādi te roboti dažreiz, visa vērtība visam tam, kas tika izsūtīta, bija norādīta 96 eiro. Ja? Un, protams, man ievadmuita ir eiro 53, tā kā, halo, jā, es godīgi nomaksāju eiro 53, negāju pret sistēmu, bet savā veidā gāju, jo paredzēju, ka būs kaut kas tāds. Līdz ar ko, kas bija jautājums par Black Sheep? Jā, bet jautājums arī par to, ka viens ir tas, kā tu tur, piemēram, atmuji to laivu, bet otrs, piemēram, tu esi atšķirīgs starp saviem vienaudžiem, starp bērnībā, tur pusauģu gados, pieaugušā vecumā, ja? Ka, tā kā visi normāli, ja tu oranžajā kombinzonā, ja? Vai, ierēca. Ierēc, kā tu reaģē uz to ierēkšanu, par to, ka, kas tu tāds vispār esi, kā tu, tā kā priekš kam tu, tā kā, vispār tik atšķirīgs, mums vajadzētu tā, tas nav smuki vai vēl kaut kas. Kā tu tomēr turpināji būt atšķirīgs, kā tu nepadevies tam, ka, labi, es, labāk, lai nesmējās, bet... Man bija kaut kādi, kas tur ierēc un kas tur kaut kā nievājoši kaut ko varbūt tur izsakās vai kaut kā tā, bet es nezinu, varbūt tās bonus tāds, ka es vienmēr esmu bijis uz to ar humoru izjūtu, esmu bijis rēcīgs, un tad man ir kaut kādi visi klasē tomēr tie čomi, kas, labi, viņš ir tāds jocīgs, bet tā kā rēcīgi tomēr. Meitenes. Tā kā kompānijā. Kā viss kārtībā, meitenes. Kā... Labi, ja čomi pieņem, bet ja meitenēm, oranžais kombinzons ne īsti patīk. Kā kurām meitenēm? Tu jau uzreiz ļoti konkrēti parādi, ka, šita nebūs tur kārtība. Būs kaut kāds bardaks, manā gadījumā, teiksim, skolā es biju tātad klasē, es biju taisīt diskotēkas klasē. Pēc tam es skolā taisīju diskotēkas. Ja tu esi DJs,
tev jau ir sviras. Ja? Tev vienkārši ir jāizskatās tā, kā tu izskaties. Tu esi nu, tā kā tā mazā sociuma kaut kāda viena no asīm īstenībā. Ja ir jāorganizē kaut kāds pasākums, tad, kurš organizēs? Nu, Gālis organizēs, viņš pats vienkārši sāk organizēt kaut ko, vai tur, nezinu, žetonu vakara scenārijs, ja es domāju, nu, vienkārši es es esmu pret žetonu vakaru, bet ja viņš mums ir jātaisa, tad uztaisam viņu tā, ka vienkārši reāli nav kauns. Un līdz ar ko... Tā kā tev nekad nav bijis tā, ka ārpēc, varbūt tomēr es kaut ko nepareizi daru. Un tā kā nekad nebija kaut kā, tev vienmēr bijusi tāda pašpārliecinātība, nebija nekad kaut kādas tādas lietas, par kurām tu tur mazliet varbūt kautrējies vai tomēr mēģināji tā kā, nu labi, tik traki es tomēr nedarīšu. Nu, kaut ko varbūt tās es tā ierobežoju, nebija tā, ka, bet es saku, tātad, nu, tur tīneģeru gados tas vairāk bija tā par izskatu, kaut kā tur izcelties vai kaut kā, un tad kad tur viss tur sāk staigāt kaut kādas tur, nezinu, labi, man arī bija kaut kāds tur gan platās bikses, gan viss tur kaut kāds periods, bet tad vidusskolā vispār staigāju šlipsēs un kreklos, un tā kā man likās, jo tā neviens nestaigāja, vismaz tajā laikā. Jo tad man vajadzēja tā, ja, tur, vai, nezinu, nu, tā kā, nē, nu, un es dzīvoju Kauguros, nu, un 90. Kauguros ir kaut kas savādāk nekā Kauguri tagad. Tur bija tā, ka, nu, tu reāli pa galvu varēja dabūt, ka tu ir tur zābaki ar sarkanām kurpšņorēm un tur, nu, bet kaut kā vienmēr tur tādā slalomā es tiku cauri, nu, es sanāk tā, ka nu, tātad izgāju cauri šim te skolas posmam, kas, manuprāt, ir visbīstamākais no tādas personības veidošanās viedokļa, pārāk neapcērtot to savus zarus. Nu, tā kā, jo, jā, nu... Nu, labi, bet, ja, piemēram, ir cilvēki, kuriem ir apcirti tie zari, kā tu saki, ja? Un līdz šim brīdim varbūt kaut kā ir apcirti, bet nav svarīgi, cik gadu, ja? Nu, tā kā, vienkārši varbūt kādu tu tad padomu varētu viņiem iedot, varbūt pateikt, ko viņi zaudē, nu, atkal tā kā neizlaižot spārnus vai zārus atpakaļ neataudzējot, ja? Nu, tā kā, ko iegūst dzīvojot tā kā to atšķirīgo sevi un ko zaudē varbūt, ko, nu, vispār, nu, kaut ko viņam vajag zināt? Nu, šis ir tas klupšanas akmens, es nesniedzu padomus. Viss tas, ko mēs dzirdējām manā lekcijā, tie nav padomi. Es tikai dalos ar pieredzi. Tāpēc, ka tev lekcijā neviens neprasīja padomu, tagad es tev prasu. Jā, es īstenībā, jā, nu, kā tev šķiet? Nu, tā kā vienkārši, nu, ko? Nu, cilvēks ir izmisumā. Kāds ir tava... Žēl tādu cilvēku. Nē, nu, es pirmkārt varu pateikt, es vienkārši varu ar piemēru būt, kā cilvēks var būt tādā situācijā, jo es nevaru pateikt. Cilvēkam viņam pašam jānokļūst līdz tam, jo neviens nevar izdarīt kaut ko, lai tu izmainītos. Nu, tev pašam ir jāizmainās, tev pašam ir... Tu pats pa sevi, vai, teiksim, es pats pa sevi, es varu vienkārši, nu, pa 150% izstarot to, kāds es esmu, ja no tā kādam aiziet līdz tam, ka man arī jādara pa 100% tāds, kāds es esmu, nu, tad tas ir vienīgais, nu, ne padoms, bet piemērs tam, jo, un tas ir tas arī, ko, ja kāds cilvēks nedara, tad, nu, attiecīgi tas ir tas, ko viņš zaudē. Viņš zaudē laiku. Un, ja tu zaudē laiku, tas ir vērtīgākais tavs resurss vispār dzīvē, un tu kaut kādu savu dzīves daļu vienkārši nodzīvo tādā, nu, tā kā, it kā varbūt nevajadzīgā. No vienas puses varētu šķiet, ka tas ir nevajadzīgi, bet, piemēram, es 6 gadus strādāju birojā, un es nevarētu teikt, ka tas bija nevajadzīgi. Es guvu piesātinājumu tam, kā ir būt strādāt regulāru darbu, saņemt regulāru algu, iet uz kaut kādu konkrētu vietu, uz biroju un darīt kaut kādas lietas, bet man bija jāiegūst šī pieredze, šie 6 gadi, lai, nu, man būtu tā kā nevis līdz šejienai, bet līdz šejienai, ka es gribu, un nebija tā, ka man bija slikts darbs, man viss bija forši,
bet es saprotu, ka man kaut kas uzrunā daudz vairāk. Un tāpēc mēs dodam, tāpēc saku, es nedodu padomus, es saku tā, ka katram cilvēkam pašam jāsaprot to, ka viņam vēl joprojām ir vajadzīga šī pieredze, un tad, kad viņš būs guvis to pieredzi līdz brošai, ka viņam ir viss, tagad viņš ir gatavs mainīt, un viņš ir gatavs mainīt pats, nevis tāpēc, ka Kārlis pateica. Man arī tas bija viens piemērs, kā es iedvesmojos. Es lasīju grāmatas par alpīnistiem, es aizbraucu uz Skotiju, uz alpīnistu semināru, un mums katru dienu bija tā kā kāpšana kopā ar vietējiem alpīnistiem, un tad vakarā bija lekcijas. Un vienā tādā lekcijā uzstājās Niks Buloks, un viņš tur stāsta par saviem kāpieniem, un es sēžu tajā auditorijā un tā, wow, vienkārši. Tā kā viņš ir kaut kas tāds, par ko es esmu lasījis grāmatās, un te ir tas dzīvais cilvēks, te ir tas piemērs, par kuru esmu lasījis grāmatās, un kas ir man bijis tāda, grāmatu varonis. Un tagad es viņu satieku dzīvē, un es vienkārši neticu, ka tā cilvēks var dzīvot full-time climber. Un viņš arī iepriekš bija strādājis, viņš vispār bija strādājis cietumā par apsargu, un tur 18 gadus strādājis, tad nomaksājis kredītu par māju, un nākamā dienā aizgājis no darba, lai izīrētu māju un pats kļūtu par full-time climber. Un viņš vienkārši viņš šo te savu stāstu izstāstot, es tā metaforiski sakot, viņš tur man iemet ar kaut kādu leduscirtni, tajā auditorijā man sēžot, jo es pēc tās lekcijas nonāku lejā tur pie auditorijas, un es viņam gribu paldies pateikt, un es neko nevaru viņam pateikt. Man vienkārši tāds, wow. Es neko vairs nevaru pateikt, un es aizbraucu mājās, un es domāju tajā brīdī par savu dzīvi. Kas ir tas, ko es daru? Vai es atrodos vietā, kurā es gribu atrasties? Vai es daru to, kas mani piepilda? Vai es pamostos no rīta? Vai man ir tā sajūta, ka man ir tāds, yes, es tagad šito darīšu to, ko es gribu darīt? Un es nevarēju atbildēt uz šiem jautājumiem apstiprinoši, tāpēc es sāku virzīties tajā virzienā, kur es esmu šobrīd, ka es tiešām esmu vienkārši priecīgs, laimīgs, es daru to, kas man patīk. Es braucu piedzīvojumos, pēc tam stāstu par piedzīvojumiem, gatavojos. Superīgi vienkārši. Un tas ir tas, ko tu iegūsti tad, ja tu dari to, kas ir tas tavs aicinājums un ceļš. Un ja tu tā nedari, tad viss tas iet secen. Tu zini, ka tavā tajā bodygrafā ir tādas aktivācijas, kas tieši empower, kā ir latviski, tā kā pastiprina, iedvesmo, pastiprina, dod spēku, dod drosmi, kaut kā tā, ka patiesībā tu esi cilvēks, kurš vienkārši iet drosmīgi savu to black sheep ceļu, mēs visi pārējie, nevis tur tev ķeram aiz rokas iedot padomu, bet mēs skatoties tavu ceļu, mēs vienkārši tādi, wow, un tu mums tā kā iedod spēku, vērojot tavu ceļu, un tāpēc tu saki, tā kā paskatieties, ko es daru vienkārši, tā kā, ko es jums varu pateikt, es esmu piemērs tam, lai, jūs varat iedvesmoties vai nē. Tas būtu ļoti aroganti teikt, tā kā, es esmu piemērs. Nē, vienkārši, tā es negribu teikt, tas vienkārši neliekat man vārdus mutē, bet es cenšos pēc labākās sirdsapziņas iet to savu ceļu. Tas ir, Es domāju, ka tev bija kaut kādu, tu tur iemeti... Ledus ir. Varbūt airi visdrīzāk. Kādam ar airi tikko trāpīja. Klausies, zini ko, es dzirdēju tavas daudzas intervijas, un tu stāstīji, ka tev vispār... Parasti uzdot jautājums, kā tu tur nebaidies aiziet prom no darba, kāda tur bija problēmas okeāna, bet neviens nes, kāpēc tev nav paprasījis vispār par to okeāna skaistumu, ko tu esi baudījis, to floru, faunu, to apkārtējo, varbūt tu es centos uzlikt dažas bildītes, šis nav Photoshop, šis ir tiešām lidojošs delfīns, kurš ir izlecis ārā no ūdens, un tas tā kā, tad kopsumā uz okeāna esmu pavadījis kaut kādas, lai nemaldos, 3,5 gadus no savas dzīves, un šī ir vienīgā bilde, kad esmu noķēris tā, ka es tā kā noķēru to bildi, un man vienkārši tāds, yes, beidzot.
jo tas, tā miedarbība ar to dzīvnieku pasauli, tas ir jebkurš, te jau starp brīdī mums bija dažas tādas sarunas, kaut ko arī sāka jautāt. Un tātad viss, ko jūs varat iedomāties, vaļi, delfīni, haizivis, lidojošās zīvis, bruņu rupuči, viss tas savā patiesajā tajā dzīvnieciskajā būtībā, lai cik tā ir skaista vai neglīta dažkārt, ja tur, piemēram, lidojušās zivs tur no ūdens, viņas redz, un viņi tā kā mauc prom no Dorado, un tad nenormālā ātrumā, un tad izlec ārā, jo tad Dorado viņi nevar noķert zem tā kā virs ūdens, attiecīgi, un viņi izlec ārā, un tur putns viņu tā kā. un tas ir, tā kā šeit, tur dažu metru attālumā, un tad, kad tur ir dzīvība, tur ir nāve, tur ir viss tāds ļoti, ļoti, tāds arī dzīvniecisks un patiesas, un kaut kas tāds, vienkārši delfīns lidojošs vai šitais Indonēzijā tāds putniņš, un viņš uz tāda dēļa. Un es airēju garām, un es tāds skatos to putiņu, tāds čilīgs čalis, ne? Vienkārši viņam viņam ir piešķirti spārni, lai viņš lidot. I want to be surfer. Viņš vienkārši tā, nē, guys, Slovak sek. Es surfošu vienkārši. Kaut kas tāds, un vai arī tur, piemēram, okeānā, ir tādi rīti, ir vakari, ir tik skaisti, ka liekas, ka gribās, lai kāds vēl to redz, un es vienu rītu arī sāku no rīta tur tīri zobus, un tā saule tā kā ceļās augstāk, un es skatos tur tie mākoņi tādi noslāņojušies, un tā saule tā kā tūlītās ceļās vēl augstāk, un visu okeāns tā lēnām, tā pulsē, tāds visam tādi gludi tie viļņi, un es ķeru pēc kameras, jo redzu, ka neviens apkārt nav, neviens vairāk šo neredzēs, un tā saule tā kā lien caur tiem mākoņiem, es redzu, tūlīt būs baigais kadrs, un vienkārši tāds babām, vienkārši, un saule tā kā tādā gliemežnīcā tāda pērle, vienkārši tāda dāvana tev, dari, ko gribi. Tā ir diena, tev ir dota, vienkārši vai tu kaut ko foršu izdarīsi. Tādi vienkārši kapitāli brīži, un šitais jau pēc pāris tur 10 sekundēm, 15 sekundēm atkal tas mākonis cits aizpūst, viss jau atkal pagaisis pilnībā. Tā kā, tie ir tādi mākslas darbi debesīs, vai tur, piemēram, tur atkal vakars kaut kāds tur airēja gar Indonēzijas krastu ar vienu, jo tur bija tik tuvu krastam, es varēju caur telefonu sazvanīties, un man bija piekļuva. Tur es ar vienu čomu runāju, un viņi saka, pagaid, vecīt, es tev atzinīšu, un man jānofočē, jo vienkārši vakarā vienkārši saule tā kā, atvadās, no dienas, un, kaut kas tāds, tas ir, to nevar izstāstīt, vai mazliet var izstāstīt, bet, tas ir jāsajūt, tāpēc mēs visi cilvēki dzīvojam vienā trešdaļā uz zemeslodes. Jo vienā ceturdaļā no zemeslodes, jo pārējais viss ir ūdens, un ir tik daudz teritorijas, kur vispār nav cilvēki, nav vienkārši. Un tu esi tur viens pats, un tev liekas, wow, kāpēc jūs nenākat skatīties, tas ir brīnišķīgi. Tad tu beidzot uz zemes varēsi padzīvot, vientulībā. Es uz zemes arī izbaudu, es arī to jau esmu minējis, es izbaudu, kā ir uz sauszemes. Man patīk pilsētā, man patīk iet uz koncertiem, man patīk aiziet uz teātri, man patīk, kā sarkanā luksofora gaisma atspīd slapjā asfaltā, vai kā tramvajas sliedes, kas Barona ielā, kad saulrietā viņas spīd. Kaut kādas tādas lietas, vai arī no Brīvības ielas, jūs uz artilērijas Brīvības stūru un ejat tā kā centra virzienā, tur Brīvības iela, viņa tā kā ielīkumu un it sevišķi vakarā, kad ir, vasarā varbūt tas ir pavisam vēl, bet jau ziemā, teiksim, vai rudenī ap 5 vakarā, kad ir gaismas režīmi, kad tieši tās viss mākslīgais apgaismojums izspiežās, tad tā Brīvības ielas skatienā uz Dailes teātra pusi jūs ejat un izskatās, ka tāda sarkana upe, jo visas tās mašīnas lampiņas tā kā izgaismo to ielu. Fantastiski. Un
Es nezinu, tā kā man patīk atrasties pilsētā, man patīk skatīties, kā Latvijā rudens, vienkārši kā mainās sezonas, fantastiski, jo okeānā un visos tajos kontinentos es tomēr esmu bijis tropu zonās, un tur viss ir zaļš, silts un it kā patīkams, bet tāpat laikā man ļoti patīk, cik fantastiski rudeņi mums ir un kā izskatās pavasarī un kā izskatās ziemā, kad ir tas stindzinošais sals, kad viss ir balts vai arī, ka koki ir apsarmojuši. Jā, pareizi, tu sāki runāt par pilsētas trokšņiem, par pilsētu, un kā tu varētu salīdzināt varbūt tādu savu tieši tādu fizisko varbūt enerģiju, kad tu esi pilsētā starp draugiem, nezinu, vispār pilsētas trokšņiem, kaut kādiem citiem darbiem, tu daudz, kur auditorijās esi, tev ir sociālā tīkli, tur telefons, internets, viss par rokai, un kāda ir tāda, atšķirīga tajā fiziskajā enerģija, kaut kur vairāk, okeānā varbūt tu jūti, ka tev tur daudz vairāk varbūt spēka fiziskā, Šeit tu jūti, ka kaut kā viņš tā izklīst, vai varbūt nē. Pilnīgi dabiski mans organisms uz ekspedīcijām un tiem piedzīvojumiem, viņš tā kā safokusējās tur nevar slimot. Ja? Tīri tā par fizisko ķermeni runājot. Tur, un tad es atbraucu atpakaļ, un parasti ir tā, ka pēc kaut kāda laika viņš tā atslābinājies pārāk un zaudējis modrību, un tad ar kaut kādiem pasākumiem vai ar ko man ir mazāks, tur kaut kāds miega deficīts kaut kur parādījies, kaut kur es esmu aizmirsts, nezinu, kaut kādas pārtiku vairāk, kur vitaminizēti, un tad uzreiz kaut kādas augstēšanās man var noķert tā mierīgi. Okeānā kaut kā es tur esmu tāds baigi tādā tā kā kapsulā, vienkārši tik nofokusējies, bet no tādas... Tu vari pilnībā tā kā to enerģiju pārvaldīt, tev nav tāda trokšņa, kur tu aizmirsties. Ir. Man tā kā, es jau arī ar laiku man tā pilsēta, viss kaut kāda satiksme, viss kaut kādas tādas rutīnas, es arī kaut kā aplīpu ar tām lietām, un tad ir tik patīkami atkal atgriezties okeānā, ka tu zini, visu tu tagad atgrūdies. Jūs zināt, kāpēc ir tas teiciens atdot galus? Tas nav tā kā, kad atdot galu, bet tas ir, jo uz jahtas, uz laivām visas virves tiek sauktas par galiem. Tie ir gali, tās nav virves. Tāpatām kā alpīnists, ja jūs alpīnistam pateiksiet šņore, viņš jūs vienkārši pakārs. Bet tad burātājiem ir gali. Un tad, kad tu atdod galus, un tas nozīmē brīdis, kad tu dodies jūrā. Un tas ir vienkārši maģisks brīdis. Jo es no piestātnes, man ir tas man ir vēl solis, viena kāja ir uz piestātnes, un otra ir uz laivas, un es ar to piestātnes laivu, tā kā ar piestātnes to kāju atsparos, un vienkārši, un tu peldi, un tu esi ūdenī. Tas ir vienkārši fantastisks brīdis, un tāpēc negrasos pārtraukt savu ekspedīciju, tā kā seriālu, ik pa laikam doties tādās pieredzēs, jo kā es teicu, es neesmu nekāds džedajs. Es arī apliepu ar visu to ikdienu, un tas man, teiksim, tāpēc ikdiena okeānā man ir daudz vienkāršāka. Man ir šī vienkāršība, un šeit ir kaut kas tur vesela liste ar darbiem, un tur īstenībā tu nevari tik ātri pārvietoties, ka man laivā ir vienkārši, tur guļamistaba, virtuve un darbiņā, ja? Un tas man tur ir 1,5 metra attālumā, un tā kā viss ir sasniedzams vienkārši. Bet ikdienā, es tāpat aplīpu ar tām visām lietām, vienkārši ar katru to manu okeānu pieredzi, ar katru tādu piedzīvojumu pieredzi, protams, es kaut kā, saprotu, kas ir prioritātes vairāk, un tā kā, negribu atrasties vietās, kurās negribu atrasties, ar cilvēkiem, ar kuriem negribu runāt, un mazāk to, samazinu to brīdi, kurā es jūtos, kāpēc es tas Mēs esam laimīgi šeit, laikam. Ar jums forši, es diezgan brīvi jūtos. Jā, bet redzi kā, tev ir tāda iespēja doties okeānā. Labi, mums visiem ir iespēja doties okeānā vientulībā. Bet mēs saprotam, ka mēs visi aplīpam ar to, Mēs vispār esam ļoti visi gandrīz te aplipuši, tāpēc, ka mums vēl ir kaut kādi tur citi pienākumi, ko mēs esam izvēlējušies savu laiku, mums ir
varbūt tur bērni un vīri un sievas, un tad mums ir kaut kādi darbi, tur pienākumi, tur parunāties ar vienu, ar otru, ar trešo, un arī pārtika mums šeit visādi veikalos, un dažreiz stiepjās roka pakaļ šokolādē, un tā kā skaidrs pēc tava piemēra es to paklausīs un domāju, ak, Dievs, bet, tas nekas, ka man, nav tās sekas no tās šokolādes, bet pa lielam tas ir tas, kas atņem manu enerģiju, tas ir tas, par ko es sāku domāt par uzturu, kad es parunājos ar tevīm, ka tas ir mega svarīgi, lai vispār atgūtu savu enerģiju. Bet, tas atkal es laikam prasīšu padomu, bet vienkārši kaut ko pasaki. Vienkārši tā kā vari nedot padomu, bet kaut ko pasaki, par šo tēmu. Nē, es varu padalīties ar pieredzi šajā jautājumā. Ko tu man uzdos? Es nezinu, kas tas būs. Pārastajiem cilvēkiem. Tā kā tikt vaļā no tiem trokšņiem, no tā piesārņojuma, ko mēs iegūstam. Ko vismaz kaut kā, ar ko mēs varam sākt, kā tev šķiet? Nē, es nezinu, jūs trekojat, cik jūs ekrānos sēžat? Nē, jā, vai ne? Vai nu zināt to, vai nezināt, tas arī, tā kā, jo, tad jums liekas, šitā diena pagāja, vispār neko sakarīgi neizdarīju, reāli nočakarēju dienu. Nē, man arī ir tādas dienas. Man godvārds ir tādas dienas. Jā, bet okeānā tev nav tādas dienas. Nē, okeānā tiešām, tur man nav tādas dienas, jo es tik ļoti skaidri apzinos, ka katrai stundai, katrai dienai ir vērtība, un es viņu cenšos izmantot pēc iespējas, kā es varu izmantot. Un, ja tā kā šobrīd esot, tad, nezinu, divus mēnešus esmu atpakaļ Latvijā, man ir tā, ka es pamostos no rīta un vienkārši, es nezinu, tur pirms 7, varbūt tās vai pēc 7, kaut ko pamostos un vienkārši tā gribās kaut ko darīt un reāli, tā kā, ja es nedaru, vienkārši tā besjārā. Ja tu vēl paņem tā nejauši telefonu, tad es paņemu telefonu, es nočakarēju diezgan daudz laika telefonā, bet tā kā es saku, es neesmu džedajs, bet es dabūnu to savu, es braucu uz Riču, ka es vislabāk jūtos tad, ja es esmu dabā, ja es esmu kustībā, pat ja man ir slikta, vispār, slikta pašajūta, es godvārds, tātad es neesmu bijis vai paskriet, vai, skriet man besī, es neesmu kustējies, un es esmu sēdējis iekšā. 100 punkti tas ir, un, protams, ja nav basics, tur ēdiens, ūdens, miegs, tā kā, atceramies par to, protams, bet tā, teiksim, kā neaplipt, Nevis neaplipt, bet kā tomēr visu laiku tā kā, Ja jums ir sava, jo tā diena jūs apēdīs. Ja jūs neapēdīsiet diena jūs apēdīs. Un man vienkārši bija tāda, es tagad braucu, šis finiša posms bija pāri Āfrikai ar riteni. 5200 kilometri laikam, jā. Kenija, Tanzānija, Zambija, Botsvāna, Namībija. Un Namībijā es braucu kopā vienu gabalu kaut kāds 500 kilometrus ar 3 cilvēkiem, jaunākiem par mani. Viņi brauca no Ēģiptes līdz Keiptaunai jau kaut kādu 1,5 gadu, un viņi arī bija tuvu savam finišam. Un, man ir 39 gadi, un viņiem bija 25, laikam 24. Un pēc finiša es finišēju, un viņi finišēja pēc kaut kādām tur, 2 nedēļām. Un tad, kad viņi finišēja, es arī, protams, tur apsveicu, un tas viens čāls, Roberto, tāds arī, viņam arī patīk piedzīvojumi, viņš tur filmē YouTuberis un tur tā, un es viņam pēc mēneša uzrakstīju vēlreiz WhatsAppā, es saku, tagad kā tu jūties. Tāpēc, ka tas bija viņam pirmais lielais tāds piedzīvojums, kad viņš ir piepildījis kaut ko, un es viņam saku, vecīt, tātad, es padalos ar pieredzi, jo es zinu, man liekas, ka es zinu, kā tu jūties, jo noteikti celies no rīta, ej uz treniņu, dari kaut ko, lai tu esi, lai tu esi pie stūras tai dienai, nevis kaut kas cits, un attiecīgi soc tīkli un kas tevi ievilks, gribot vai negribot.
Un viņš man atsūtīja apakaļ, vecīt, tas bija vienkārši tā kā es tieši tik sūdīgi jutos, kā tu zināji. Es saku, tāpēc, kad man bija tāpat, jo es pirms tam jau, tās atgriešanās Latvijā man ir bijušas vairākas, un es saku, es vienkārši man likās, ka es zinu, kā tu jūties, jo tas arī kaut kāds liels piedzīvojums, liels sapnis ir realizēts, un es saku, vienkārši, galvenais, lai tev ir kaut kas, ko tu ar to dienu piepildi ar kaut ko. Jo, ja viņa tev ir, laiks sev, ko tas nozīmē? Ja tev laiks sev nozīmē sēdēt divānā un būt telefonā, disasters. Manā gadījumā tas ir, jo es pavadīšu visu dienu, es rītīgi slikti jutīšos. Rītīgi slikti jutīšos. Jo es zinu, kādi man mērķi ir, ko es gribu izdarīt, un tādī brīdī es nepietuvojos tur ne pa 5%, ne pa 5 centimetriem tam mērķim. Sanāk uzturs, jā, kā tu saki, korekts, jā, tad ir labi, tas viss patēriņš gadžetiem. Vēl ir jautājums, labi, bet mēs vēl dzīvojam ar citiem cilvēkiem, mēs dažreiz strīdamies, taču uz kaut kādiem strīdiem, konfliktiem, komunikāciju ar cilvēkiem arī tiek iztērēta enerģija. Kā mums to risināt? Nevis konflikts, kā mums risināt, bet vispār, ko tu iesaki? Jo, bērni, kuri kaut kā mums nesaskaņas, varbūt tur par bērniem neko nevarēšu pateikt. Nav man bērni. Ar apkārtiem bet ir, kur mēs arī zaudējam tajo sociumā komunicējot ar cilvēkiem enerģiju? Piemēram, ja jūs esat pazīstami ar tādiem autoriem, tur Marks Aurēlijs un Seneka un vēl citi stoiķi, tad viens no viņiem, Epikērts, viņam ir tāds citāts, jo vairāk uzmanības es pievēršu kaut kam, kas ir ārpus manas ietekmes zonas, tā ir mana enerģija. Jo vairāk enerģijas es pievēršu kaut kam, kas ir ārpus manas ietekmes zonas, jo mazāk enerģijas man paliek. Un tas ir tā kā, mums ir kaut kāda kapacitāte, mums ir kaut kāds resurs, un es vakardien vienkārši scrollējot Facebooku, skatos, viens man pazīstams cilvēks ir ierakstījis par to Ghetto Games un tā Grīziņkalna apkaimes iedzīvotāju konfliktu. Tā kā savu skatījumu. Un, protams, ka tur komentāri un viss. Un es tās domāju, vecīt, ja cilvēkiem vajag izteikt savu viedokli, lai viņi izsaka, bet es tā kā nekad to nedarīšu, jo es zinu, ka tā vienkārši būs man enerģijas kaut kāda patēriņa tajā, kas vispār nav manā ietekmes zonā. Tā kā es tur... Es pat nezinu, es negribu neko tur iet. Tad padomu došana bez uzaicinājuma tā kā nav okei, ja? Ja tev neviens neprasa padomu, tad labāk nezinu. Ja man kāds dod padomus? Tā kā, vai tu dod kādam padomu, ja tev neprasa? Es noteikti nedošu padomu. Bet tu taču vienmēr redzi cilvēkos, ko vajadzētu uzlabot. Tu taču paskaties uz cilvēku, un tu jau zini, kur viņam ir problēma. Tev tiešām tā kā negribās pateikt kaut ko viņam. Tā kā, lai uzlabotu viņam dzīvi. Es redzu, teiksim... ja es redzu kaut ko tādu, tā kā tam Roberto, ka es zināju, es jūtu vienkārši, kā viņš jūtās. Jo mēs tik ļoti rezonējam ar viņu, tad, kad mēs bijām arī tādā piedzīvojumā, mēs daudz runājām, braucot blakus un tā. Es vienkārši padalījos ar savu pieredzi. Ar viņu es tā kā varēju, es jutos diezgan brīvi, kaut arī viņš man neprasīja tajā brīdī, bet tas ir, baigi rets izņēmums. Un tas katrā ziņā noteikti nav publiski. Tā kā es ceru, to arī neviens nefilmē, ja? Tas ir tikai un vienīgi šajā šķūnī paliek. Bet protams, humors, bet es tiešām nezinu, ja tas manā bodygrafā nolasās, tad es nedzīvoju pēc savu bodygrafu. Ļoti labi, ka tu pēc tava bodygrafa ir tā, ka vispār, bez uzaicinājuma dot padomus, mēs nedrīkstam nevienam cilvēkam. Jums nav paprasījis, ja? Tā kā nevajadzētu terēt tur savu enerģiju. Un tu ļoti smuki, tā forši pateica, ka, priekš kā mēs izteikšu kādam savu viedokli, un, tā kā, kas man no tā mainās negribu tērēt savu enerģiju tur. Jo man tā ir noteikti enerģijas patēriņš, jo tam cilvēkam būs kaut ko pateikt. Tā kā priekš kam tas vajadzīgi? Es nezinu. Varbūt kāds tā ir, viņš nevar noturēties. Labi, tad tērē savu enerģiju. Tā kā lūdzu, bet tas nav manā office laikā. Tā kā
Tas ir vienkārši perfekti pēc bodygrafa. Protams, jā, tu tā kā tiešām reāli dzīvo tā kā vajadzētu dzīvot lielākai daļai projektoru, jo lielākais jautājums pie manis no tava tipa ir tā, Dare, kā mēs taču redzam, ka cilvēkam var uzlabot dzīvi, jā, kā lai nepasaka, kā lai viņam nepalīdz, jā, kā lai viņam nepielabo kaut ko, jā. Projektoram vajadzētu paklusēt, kamēr viņu uzaicina, vispār paprasīt, kamēr viņam paprasīt. Jo tā es biju tik pārsteigts par to jautājumu, jo man Darija atsūtīja no šiem jautājumiem dažus, un viens no šiem, es domāju, Darija, ja tas tiešām ir manā bodygrafā, es nevaru saprast, kā tas var būt manā bodygrafā, jo es vispār nevienam neko nesaku, nē, tātad mani ļoti, es pat teiktu, sanikno, ja cilvēki nav izpalīdzīgi. Kaut kādā pilnīgi elementārā ikdienišķā situācijā. Tas mani var saniknot, un es varu mazliet pat riebīgs palikt. Man bija tāda situācija, kā tas tur sākās. Kaut kā bija, tātad Rimī pie kases. Bet kas tur? Tur bija kaut kas tāds, ka, tā pārdevēja viņa saka, lai viņai ērtāk izdot naudu, viņa prasa, vai viņa var noņemt no Rimī kartes, līdz apaļiem eiro vai kaut kā tā. Un es ar draudzeni tā, jā, protams, viņai būs vieglāk, forši, kādam vieglāk. Viņa noņem, es saku, bet jūs mums izdodiet tā, lai mums ir, pa 2 eiro un pa 1, tur 1 piecīti izdodiet tā, lai mums, tā, nē, man jau nav tam laika. Es atvainojos, tajā brīdī. Labi. Kā tu mēdz dusmot? Es reāli. Kā izskatās tavs dusmas? Kā tu emocionāli? Es pateicu viņai kaut ko, ka viņa ir labākais darbinieks un Irīna izlasot viņas to tur. Vienkārši tā kā redziet, mums ir labākā. Protams, tas bija stulbi emocionāli, bet tā kā es biju vienkārši sadusmots, un man Elī vēl draudzene, mēs ik pa laikam tur, viņa tā, jā, galvenais nebūtu Rimī pārdevēja, ja tur kaut ko tur tā kā nesaniknot tevi tā, jo, vienkārši kaut kādas, tas ir tas pats kā tas muitnieks, tā kā tāds robotīgs vienkārši, tā kā, hei, hello, mēs tev tikko palīdzējām, un mēs tev prasam, jo mums vajadzēja to 1 vai 2 eiro tur priekš kaut kā, mums vajadzēja kaut kam tādī dienā iedot naudiņu, un ka mums vajadzēs pēc tam iet citā veikalā un mainīt, bet viņi to varēja elementāri, tā kā tāds apusējais barteris, jūs noņemat, lai jums vienkāršāk, un jūs mums izdodat, nē, man jau tam nav laika, es tā, kāpēc? Man taču ir jāstrādā. Es domāju, tā kā, come on. Protams, tie ir tik tādi sīkumi, un es cenšos, šitā ir ļoti reta reize, kad es par kaut ko tādu vispār runāju, ja, jo, tā kā, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, pilnīgi tāda, nekam nevajadzīga situācija. Bet, ja man jānoraksturo, kas man mēdz uzcept vienkārši, kaut kāds tāds, kāpēc tu nevarēji būt forša, Irīna, vienkārši, tu esi labākais darbinieks, Tas man vienkārši. Klausies, vēl viens jautājums par to, jo pēc cilvēka dizaina sistēmas tev ir ļoti atšķirīgi dzīves posmi. Līdz 30 gadiem tev tā kā ir viena dzīve, 28, 27, tur ir tā maiņa, jā, tavai dzīvei. Un tad ir kaut kāds pilnīgi cits skats no 30 līdz 50 gadiem, un vēl 50 gados tev vēl mainīsies dzīve. Tā kā, ja mēs runājam no cilvēka dizaina sistēmas puses. Kā tu, drīkst paprasīt, cik tev gadu? 39 tagad. Sanāk, ka tu esi jau tā kā 9 gadus vairāk, esi tajā otrajā posmā. Tu varētu tā kā, varbūt, es pat tev nestāstīšu tagad teorētiski, ar ko atšķirās tie posmi, bet vai tu pats varētu tā kā ieraudzīt, kā enerģētiski ķermeni tu jūties pirms 30 gadiem? Tur tu kaut kur 27, 28, tas posms, kur tev tā dzīve aizgāja pilnīgi savādāk. Es šito, mēs ar manu draudzeni runājām, viņa man izstāstīja, kas ir Saturn, Return vai kaut kas tam līdzīgs. Jūs droši vien šitos visus pārziniet. Un manā gadījumā tas bija 27 gadu vecumā, kad man bija šis apzinātais lēmums aiziet no tā stabilā darba, kas ir tā piestātne, uz kuras tu, teiksim, tā metaforiski stāvi, kur tev ir tas stabilais darbs ar algu un tev katru mēnesi tu zini, no kā tu pārtiksi un kā tu dzīvos un kur tu dzīvos. Un tādā ziņā es atrados tajā brīdī tādā situācijā, un tad es pieņēmu to lēmumu, ka es tiešām gribu kaut ko darīt savādāk.
ka man tie piedzīvojumi velk tik ļoti, ka es gribu to darīt, es gribu doties piedzīvojumos. Un tas ir man absolūti izmainījis. Es teiktu tās kādas iekšējās vērtības vai kā cilvēks, man liekas, esmu pilnīgi tāds pats. Saistībā ar to, teiksim, man vēl joprojām patīk mazliet kaut kādas tādas inčīgas lietas vai frīkainas vai kaut kas tāds. Tas jau tev visu mūžu patiksies, tas jau tur nekas nemainīsies. Bet tajā brīdī ir tāds konkrēts ceļa krustojums, kurā es aizēju to piedzīvojumu ceļu un praktiski tātad kā, mūsu no sākuma mēs pieņemam lēmumus, pēc tam mūsu lēmumi ietekmē mūsu dzīvi. Manā gadījumā ļoti konkrēti. Es aizēju no darba, es dodos piedzīvojumā dzīves garumā un vienkārši mēģinu nenomirt badā arī paralēli. Ja? Teiksim, jo nav profesiju klasifikātorā adventurer, ja? Kur mums ir vakance. Tev pašam ir jārada šī vakance un attiecīgi tas nebija vienkārši. Ik pa laikam bija tur tādi brīži, kad ir tāds pilnīgi tur. Es atceros, tas bija 17. gada janvārs. Ja? Tātad no 13. gada augusta es esmu prom no tāda ofisa darba, un tad ir viss tāds piedzīvojums seriāls. Un tātad es biju Atlantijas okeāns jau bija noairēts, un es braucu uz Vāciju, uz vienu laivu jahtu izstādi, lai sameklētu kaut kādus sponsors nākamajām ekspedīcijām. Un tur, tā kā baigi, tur nebija ražīgs tas, bet tomēr kaut ko tur izdevās sameklēt, kaut kāds atbalstītājs. Bet atpakaļ ceļā lidostā mēs Vācijā vēl atrodoties un gaidot reisu, es satieku vienu latvieti, Ernests Vītiņš, viņš ir stikla mākslinieks, un viņš ir arī devies uz Vāciju, lai tur ar savu tiem darbiem mēģinātu kaut kādas sadarbības partners meklēt. Un viņš mēs tieši sarunājamies par to tēmu. Viņš dara to, kas viņam ir tas aicinājums, es savu lietu. Un viņš kā tu dzīvo? Es saku, kā tu? Viņš saka, man draudzene strādā. jo tajā brīdī, šobrīd es tiešām ceru un ticu, ka viņam viss ir izdevies, jo esmu redzējis viņa darbus, tur viss kaut kur izstādītus, tad no stikla mākslinieks. Tu nezini, cikos viņš ir piedzimis? Nezinu, cikos viņš ir piedzimis, bet nezināšu. Bet katrā ziņā viņš arī bija tajā momentā dzīves posmā tādā, tur sarežģīti, ja? Un es tādā brīdī padomu nevaru dot, bet es viņu gribu iedvesmot, un es viņam vecīt, skaties, Ernest, skaties, 7,42. Un šitais ir tas, kas man nākamā haltūra ir pēc 2 nedēļām. Es tur spēlēju, kā DJs kaut kur tur kaut kādā pasākumā. Ja? Un šitais ir tas, kas man ir iedvesmojot viņu tam, ka nav, ja? Baigi rožaini. Tu baigi neiespringi par to, 7,40, tev kabatādi pēc 2 nedēļām darbs. Kā tev prāts, ka taču vajag mums sociumā naudu pelnīt, vajag zināt, cik tev bet kaut kā tev pietika ar tiem 7,40 līdz tādam nākošajam darbiņam? Kā jūs redzat, kaut kā pietika, ja? Es esmu izdzīvojis. Ja, bet, protams, tas nebija tāds pārāk tur, dārgu restorānu apmeklējumu laiks, ja? Vai, tur... Bet viss, kas ir nepieciešams, kaut kā izvilku caur to, jā. Un tā kā šobrīd tā situācija atkal pilnīgi pamainījusies, jā. Tik daudz tās lekcijas un viss uzņēmumos un tādā garā, un tā kā galīgi nav par ko sūdzēties. Ja? Bet arī tad tu baigi nesūdzējies. Arī nesūdzējos, bet tajā mirklī, kad tu saproti, ka te ir 7,42, tu tā kā domā, es līdz Daugmulē ar kājām iešu ar mikriņu braukšu bez mazā. Ja?